Gunārs Freimans, kas kopā ar Gunāru Astru jāpasaka. Lēģeros sēdēja. Gunārs Freimans brauc Laplīļu apkārt. Es arī piedalījos šādos ceļojumos pāris reizes un stāstīju cilvēkiem, kamēr latvieši neapzināsies un nesapratīs, ka mēs šobrīd savu valsti esam zaudējuši, tikmēr nekas labs nevar notikt. Lūk, tātad vairumam ir jāzina vēsture. Gada 28. septembrī Latvijas Universitātes lielajā aulā notika konference Latviešu nācijas izredzes, kas bija veltīta latviešu nācijas izdzīvošanas un atzimšanas problēmām. Tika skarts plašs jautājumu loks. Demogrāfiskās situācijas uzlabošanas izredzes, dzimstība, reemigrācija, pilsonība, privatizācija un agrārā reforma, nacionālā apziņa un nacionālā ideoloģija, latviešu kultūras un izglītības attīstība, latviešu valodas pilnvērtīgas funkcionēšanas nodrošināšana, pašvaldību atzimšana un tā tālāk. Konferencē tika pieņemta rezolūcija, kurā bija 6 prasības. Pirmā. Nav pieļaujama Latvijas Republikas pilsonības likuma pieņemšana augstākajā padomē. Šo jautājumu var lemt tikai Latvijas Republikas pilsoņu un viņu pēcnācēju ievēlēta Saeima. Gan tagad, gan nākotnē latviešu nācijas interesēm kaitētu slēpts vai atklāts pilsonības likuma nulles variants. Pilsonību var piešķirt, ņemot vērā kvotu, kas pilsoņu kopumā nodrošinātu stabilu pārsvaru latviešiem. Otrā. Īpašuma privatizācija veicama vispirms atjaunojot likumīgo īpašnieku vai to mantinieku tiesības, atdodot tiem īpašumu vai izmaksājot kompensāciju uz jauno īpašnieku rēķina. Privatizējot valsts īpašumu, priekšroka dodama latviešiem vai Latvijas Republikas pilsoņiem un to pēcnācējiem. Trešā. Pētāma un vadāma nacionālā apziņa un pašapziņa, veicinot nacionālo ideālismu. Ceturtā. Latvijas Republikai jābalsta latviešu kultūras un izglītības attīstība, nodrošinot sociāli pilnvērtīgas, iekšēji brīvas, atbildīgas un produktīvas personības tapšanu. 5. Latvijas Republikas valdībai ir jānodrošina latviešu valodas pilnvērtīga, reāla funkcionēšana visās sociālās dzīves jomās, kā vienīgajai valsts valodai. Un nobeigumā 6. prasība – veicama pastāvīga latviešu nācijas stāvokļa analīze, sekojot pārmaiņām tajā. Uz šīs izpētes bāzes izstrādājams valstisks nācijas saglabāšanas politikas projekts. Ne tikai tauta, bet arī varas struktūras un valdība ir atbildīgas par nācijas likteni. Rezolūcija pieņemta Rīgā 1990. gada 28. septembrī. Vai pirms 33 gadiem konferencē izvirzītās prasības ir izpildītas? Par to spriedīs Latvijas Latviešu biedrības delegāte Ieva Skangale un Pilsoņu kongresa delegāts Aivars Andersons. Labdien!
Sveiks, Aivar! Labdien, sveiki! Sveiki, Ieviņa! Kā redzat, mēs esam atnākuši, lai parunātu universitātes centrālās ēkas skverā. Un tēma, par ko mēs vēlētos parunāt, būs pirms 33 gadiem notikusi konference Latviešu nācijas izredzes. Kā redzat, mēs esam bez šampanieša, jo patiesībā 33 gadi ir liels laiks, lai mūsu tauta būtu zēlusi, plaukusi un mūsu valsts cēlusies pēc padomju okupācijas no šīm te varas uzurpācijas drupām. Bet mēs neesam kuplā skaitā, un lielākā daļa no mūsu tautiešiem pat nezina, ka šāda konference ir notikusi. Es arī par to uzzināju no Aivara, kurš ir Pilsoņu kongresa delegāts, mans biedrs Latvijas latviešu biedrībā, un viņš noteikti ļoti interesanti varētu mums pastāstīt, kas bija šī konference, kāda bija tās mērķi, kādas rezolūcijas, kādi ļaudis viņā uzstājās, ar kādiem referātiem. Tā kā es došu vārdu Aivaram. Aivariņ. Jā. Nu, mēs esam atnākuši, es esmu atnācis un ar Lienas Rīkūras palīdzību ierakstu taisām, lai vēstītu tautai, pamatā latviešiem, ka pirms 33 gadiem, 28. septembrī, universitātes lielajā aulā, kas bija pārpildīta no klausītājiem, runāt par latviešu nācijas izredzēm. Nu, rezolūcija bija gara, nevis pārāk gara, un uz viens A4 lapiņas, par to, ka jāsadarbojas gan Pilsoņu kongresam, gan augstākai padomei, gan Latvijas tautas frontei, gan LNNK. Bet iznāca tā, ka nekādas sadarbības nebija. Atšķirībā no tā, kas notika Igaunijā. Igaunijā Pilsoņu kongresa ar augstāko padomu kopīgi atjaunoja neatkarību. Latvijā Pilsoņu kongresa bija maksimāli nostumts malā, jo Pilsoņu kongresa programma neatbild šiem tautfrontiešiem. Nu, jāatzīmē, ka Tautas fronte dibināja pēc Latvijas nacionālās neatkarības kustības. Tad, kad nacionālā kustība, kā saka, izplētās ar vienu lielāku pēc skaita, tad steidzīgi tika dibināta pēc Maskavas norādījumiem Tautas fronte. Tie saucamie reformu komunisti pārņēma vadību, jo viņa rīcībā bija gan radio, gan televīzija, gan laikraksts Atmoda, gan labvakar programma televīzijā, kur vēlāk izrādījās, ka tie ir čeks cilvēki, čekai strādā pa labi. Nu, tādā situācijā ir pagājuši 33 gadi. Nu, es tiem, kas iet baznīcā un kas tic Jēzum un Kristum, atgādināšu, ka 33 gadi tas ir laika posms, kurā Jēzus Kristus sasniedza savus briedumu gadus. Bet cik es tiekoties visus šos gadus ar cilvēkiem, kā Pilsoņu kongresa delegāts, kā sabiedrisko lietu pārzinis, es esmu konstatējis, ka šo 33 gadu laikā briedumu gadi nav iestājušies latviešu nācijai. Pilnīgi, kā saka, kaut kādā režīma valgos faktiski. Ļoti daudz jau šobrīd jau ir atjēgušies. Arvien vairāk jau atjēdzās cilvēki, ka tas nav tas, par ko mēs lēmām Pilsoņu kongresā, par ko lēma zinātniskajā konferencē Latviešu nācijas izredzes. Nav nedz sadarbības, savstarpējas, lai gan vajadzīga ir kopdarbība, lai lielas lietas sasniegt.
Nu, par kopdarbību mums nekas nesanāk, mums aicina vienmēr sadarboties ar kaut ko. Sadarbības akti nav notikuši Latvijā. Ļoti minimāli, ja ir kaut kas. Lūk, tāpēc mēs šeit atnācām, tāpēc es atnācu, lai cilvēkiem atgādinātu, kā tas bija, ko lēma un kāpēc nekas nav iznācis. Kāpēc nekas nav iznācis? Tāpēc, ka tas ir reformu komunistu risinājums, pamatojoties uz Maskavas izsludināto pārbūvi, ko Latvijā nosauc par tautas atmodi. Tauta atmodās, jā, atmodās un lēticīgi noticēja reformu komunistiem. Lai tas notikt, Latvijā komunisti sadalījās rozīgajos un sarkanajos. Nu, tas sarkanie bija interfrontisti, bet rozīgie bija tautfrontieši. Un tā tas arī viss notika, lai šai dienai mēs nezinām, ka ir jauna valsts. Lai gan tas nav nekāds noslēpums. Savā laikā, kad 21. augusts bija, 21. augusta deklarācija, Ivars Godmans arī teica, tas nekas, ka mums ir otrā republika, un nedaudz gadus vēlāk arī izbijušais tieslietu ministrs un Klub 21, vadītājs, nevadītājs, Valdis Birkaus arī teica, ka mēs veidojam jaunu valsts, tāpēc mums tik grūti iet līdz šai dienai. Aivar, atvainot, tas nozīmē, ka skaidri un gaiši vienreiz tautai jāsaprot, ka mūsu valsts nav atjaunota. Nav. Ir izveidota jauna valsts, kas patiesībā tiek pārvaldīta no šīs pašas PSRS nomenklatūras. Jā, to Jānis Peters savā laikā arī apgalvoja. Ir pat viņa publikācija par to, ka PSRS, jeb Latvijas PSRS nomenklatūra palika pie varas. Tātad mēs patiesībā šobrīd varam teikt, ka redzot to, kas ir noticis ar mūsu tautu, ar mūsu valsti, visos aspektos, pirmkārt viņa nav atjaunota, tauta tiek barota ar meliem un mītiem, un mēs šos 33 gadus varam droši saukt par 33 baigajiem gadiem mūsu tautai. Es pareizi? Tas process ir briesmīgs. Nu, bet tad jau jāskatās, kā tas notiek pasaulē. Pamazām mūs pieradina pie visām nelietībām. Arī pie šīs situācijas briesmīgās, kur tagad cilvēki prasa, nē, šis režīms ir jānomaina, šī sistēma ir jānomaina, mums vajag mainīt sistēmu, bet kā to mainīt? Cilvēki nezin, jo vienkārši nav šo zināšanu, kas notika pirms 33 gadiem, par ko lēma tauta, par ko lēma zinātniskajā konferencē Latviešu nācijas izredzes. Jā, Aivar, patiesībā tiek pielietotas smalkas tehnoloģijas, proti tiek izmantot simboli, lai tauta neko nesaprastu. Mūs, principā, vadātājs visus šos gadus, un mēs esam tuvumā Brīvības piemineklim. Uz vienu pusi no tā ir Kremļa sarkanā zvaigzne kaut kur tālumā, 5 staru. Un uz otru pusi ir Pentagona 5 staru zvaigzne. Un tad iedomājieties šo te 5 staru simbolu, kur katrs stars attiecīgi tiek vērsts otrā pusē pret tukšumu, un cilvēks pat neizprot tēzi, antitēzi, bet cilvēks redz tikai, ka no 5 apmēram dažādiem stūriem viņam tiek kaut kas stāstīts, iestāstīts un mēģināts pārliecināt, kad
viens stūris ir pretstatā otram, un viens cīnās ar otru. Kaut kāda Krievija cīnās ar Ameriku, un rietumi pret austrumiem, un mēs redzam masīvu propagandu. Mūsu varneši pārvelk kažokus, brīžam zils, zaļš vai sarkans. Patiesībā šie kažoki ir tā saucamā otrā āda vai kā 4 baltos kreklos tie dažādie krekli. Bet, toreiz viņi vēl bija varbūt kaut cik mēģināti, balināti un balti, bet šobrīd jau viņi atklāti ir varavīkšņaini. Un šis te simbols, šī 5-staru zvaigzne, kas ir Salamona zvaigzne, es izmantoju viņu kā principu, kā simbolu, lai cilvēku apjēgtu, kā viņus māna. Un šajā visā pentaklī, jo latviešiem tas bija lietuvēna krusts, jā, kas bija jāvelk uz durvīm kūts pret raganām. Bet šis simbols, varbūt, ja latvieši iedziļinātos, ļoti veiksmīgi parāda, cik vientiesīgus, par kādiem vientiešiem mūs uzskata, un patiesībā cik lētticīgi mēs arī esam. Neapjēdzot, ka tie paši komunisti, par kuriem tu runāji, un viņu tēvi, vectēvi, kuri piedalījās latviešu tautas represijās, izsūtīšanās, nodošanās, kur bija kolhoza priekšsēdētāji, joprojām ieņem mūsu Saeimas pietuvināto krēslus vai sēž paši Saeimā, visi brigmaņi, slakteri, kalvīši, šķēles, tas taču ir fantastiska plejāda. Tik līdz kāds grūtāks jautājums, pie kā Saeima savā dubult morālē sapinās tik tālu, ka nevar vairs atpīties, parādās uz ekrāņiem Ivars Godmanis, kā mūžīgais visu zinošais eksperts. Glābējs. Un atkal tauta viņu klausās. Un atkal iznāk Dombūra teātris. Jā. Un cilvēki atkal tiek fascinēti un pielīp pie televizoriem, lai klausītos tos pašus melus, tikai ietērptus atkal jaunā kleitā. Jā. Un Aivar, pastāst tieši par šo te konferenci. Kādi jautājumi tur tika izskatīti. Un tas bija 90. gadā, kad tauta bija cerību pilna. Viņa kratīja nos šos te padomju, murgu, žņaugus. Par kādiem jautājumiem runāja šai konferencē? Šai konferencē vispirms jau, kāpēc viņi varēja notikt, tāpēc, ka bija cilvēki, kas atcerējās 40. gadu, kas atcerējās 39. gadu, kas atcerējās iebrukumu, kas atcerējās 14. jūniju, kas atcerējās 25. martu. Lūk, pamats. Šodien 4. atmodē ir vajadzīgs, lai cilvēki atcerētos, lai būtu tādu cilvēku, kas atcerās, kas notika pirms 33 gadiem. Diemžēl par to nerunā. Bet vēsture taču skolās netiek mācīta. Un ja vēsturi tauta nezina, tad tādai tautai nav nākotne, tad ir iznīcība. Un kas tad notiek? Tad jāsaka, to jau mēs zinām, 800 000 mazumā aizgājusi tauta ir. 800 000, tūlīt būs miljons jau. Un es atceros tādu lietu, ka man vectēvs atgriezās no Lēģeriem aiz polārā loka. 56. gadā viņš man puišelim neslēpa, ka Latvija ir paredzēta kā ķīlis starp Baltijas valstīm. Un šis projekts Latvija kā ķīlis starp Baltijas valstīm, starp Lietuvu un Igauniju, tas jau sen bija Maskavai paredzēts. Un nav ko runāt par to, ka Ļeņins mums iedeva neatkarību. Ļeņins iedeva neatkarību tikai tāpēc, lai samazinātu fronti ar nolūku, dokumentu lieciet, ar nolūku, ka pēc tam mēs viņus paņemsim kā cāļus vienalga. Ir jau vairākas grāmatas uzrakstītas no vēsturniekiem tieši par šo tēmu, kā mūsu neatkarības gados
Latvija tika grauta, kādā veidā tika pagrīdē viltota nauda, kādā veidā tika pie kolhoziem dibinātas diversijas grupas, un tas notika masveidā. Tas viss ir apkopots, bet arī neviens bērns par to neuzzina skolā. Var teikt, ka tas notika plānveidīgi. Protams. Tas viss bija ieplānots jau. Un es, kā jau es teicu, jau kamēr tie komunisti sāk valdīt, viņiem tie plāni bija. Var jau apskatīties Padomes Savienības ģerboni. Tur ir zemes loda ar tīklu. Un tā pati zvaigzne. Lūk tā. Tā pati zvaigzne, un vēl mazliet savādāka ir arī Var jau pateikt, kā Amerikas tas bija. varas emblēmās, un arī mūsu Milda, neskapēc tur šīs te mums svešās 3 zvaigznes, kur pa vidu, kā mēs zinām, ir Dāvida zvaigzne, kas mums arī ir pilnīgi sveša. Ir versija, ka Kārlis Zāle tieši šī apstākļa pēc arī nodzērās. Tā ir neoficiāla versija, bet daudz mākslas zinātnieku nepubliskās sarunās viņa tomēr pavīda. Atzīst, ka viņš pildīja savu uzdevumu, jā. Ne savu uzdevumu, bet kādu citu uzdevumu, jā, pildīja, jā. Runājot par to, kāpēc notika tā pārbūve. Jāsaka, tā bija laikam starptautis liela valsts vienošanās, ka pēc 50 gadu okupācijas ir jādod tautai brīvība kaut kāda. Un, protams, arī komunistiem bija plāni beidzot pārvērst savu sociālismu par kapitālismu. Un kas no tā notika? Privatizācija milzīgā. Nesen to atzina par lielu noziegumu vispār, bet kā atkal pieminēja Godmans, viņš saka, tur nekā vairs nevar darīt. Kas bijis, tas bijis. Ja noziegumam nevar nekā darīt, ja mēs nevaram atgūt savus tautas īpašumus, dzelzceļus, gāzes vadus, ūdens vadus, tas bija tikai starposms, Aivar. Kopējais tautas īpašums šobrīd ir privatizēts. Un kā tu zini, viņš tika privatizēts no komjaunatnes darbinieku puses, no partijai pietuvināto. Piemēram, kādēļ vieglās rūpniecības kompleksi un fabrikas tika it kā beidza savu pastāvēšanu, bet mazos gabaliņos sadalījušās firmiņas turpina veiksmīgi dzīvot un pastāvēt, bet neskapēc neviena no viņām nav latviešu rokās. Visas viņas ir krievu un jūdu rokās. Un bieži vien Skandināvija pārstāv it kā Skandināviju, bet patiesībā tā ir Krievijas nauda. Arī caur bankām tas notiek tas pats. Un mēs esam tādā apjukumā tauta, ka vienkārši cilvēki jau vairs nav spējīgi psiholoģiski šo te spriegumu izturēt un vienkārši negrib vairs nedomāt, nerunāt. Viesībās, kurš sāk runāt par politiku, tiek apklusināts un cilvēkiem tiek teikts, ka noguruši. Nē, par politiku nekādā gadījumā, jo tad viss sastrīdēsies. Sastrīdēsies tāpēc, ka nav zināšana, nav izpratnes. Un nav vēlēšanās vispār iedziļināties. Bet tik mazai tautai, bet tik mazai tautai kā mēs, ja mēs plaši cilvēku loki nav ieinteresēti politikā, nav ieinteresēti tautsaimniecībā, kultūrā, kura izpaužas visdažādākajos veidos. Un ja cilvēki neapspriežās savā starpā, tad mums vispār nav izredzes, bet labāk stāst par tām izredzēm, ko tajā konferencē tomēr? Konferencē viens no tādiem atslēgas vārdiem bija to, ka savu valsti mēs varam izcīnīt tikai mēs paši. Jo, kā mēs redzam, šajos pēdējos gados, un arī sākot jau no 40. gada, brīvvalsts var pastāvēt tikai tad, ja viņas neiespaido
šīs lielvalstis, ja tās neiejaucās mūsu darīšanās. Šobrīd mums taču nav teikšanas. Pilnīgi oficiāli paziņots, ka mēs savu suverenitāti esam deleģējuši Briselē. Lai gan Satversme paredz par to balsot tautai, referendumu par šo pantu. Tas ir tā, kā Uldis Ģērmanis teica, ka gadu simteņiem latviešiem tika mērķtiecīgi skalotas smadzenes, lai viņi uzskatītu, ka tā dižā zinātne, māksla, amatniecība var tikai nākt no ārpuses svešu tautu vadīta. Ka mēs jau nabadziņi, mums ir tie 4P, tur bija pieticība, pazemība, paklausība un tā tālāk, kas mums ir tā kā jāievēro, lai mēs vispār pastāvētu. Un Kronis jau bija tā saruna starp Edvīnu Šnori un Bondaru, kur bija saruna par šiem te 40 miljoniem, ko pieprasa Latvijas žīdu biedrība. Neskapēc, pilnīgi pretiesiski. Un visi to absolūti zina. Un Bondars taču atklāti pateica, kad viņš bija iespiests stūrī, ka mums ir jāmaksā par to, ka mums vispār ir atļauts, lai mums ir valsts. Tas nozīmē, ka tagad, kad atkal atjaunojās okupācijas seku aprēķināšanas komisija, kas tika likvidēta no šīs pašas valdības vajadzīgajā brīdī, un tagad ir izdevīgs brīdis, ja nu tie starptautiskie otri okeāna spēlētāji ir izdomājuši to Krieviju piežmiegt, lai varētu atkal no tās milzu kases izgrābt sev, protams, atkal līdzekļus. Tā kā es domāju, ka žīdu biedrība atkal pieprasīs, jo, ja jau mūsu valsts vēl pastāv, tad mums taču būs nemitīgi viņiem jāmaksā par to. Tu pareizi teici, ja vēl pastāv. Nepastāv, jā. Jā. Jau pirms vairāk kā 30 gadiem Gunārs Freimans, kas kopā ar Gunāru Astru, jāpasaka, Lēģervas sēdēja. Gunārs Freimans brauc Laplīļu apkārt. Es arī piedalījos šādos ceļojumos pāris reizes un stāstīju cilvēkiem, kamēr latvieši neapzināsies un nesapratīs, ka mēs šobrīd savu valsti esam zaudējuši, tikmēr nekas labs nevar notikt. Lūk, tātad vairumam ir jāzina vēsture, kā jau pateicu. Runājot te pagājušu nedēļu ar Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes studentiem, jautāju viņiem, vai viņi zina, kas ir Brīvdabas muzejā, tur tā akmīna iekalts. Viņi nezina. Bet tur skaidri un gaiši ierakstīts ir, kas pagātni pētīja, nākotni svētīja. Pagājuši nedēļa notika Kara muzejā konference par Baltijas valstu drošību. Tas ir par šīm Baltijas valstīm, ieskaitot Poliju, Čehoslovākiju. Lūk tā par drošību. Un tur secināja, ka droši var būt tikai tauta tad, ja viņai ir sava teikšana, tas nozīmē sava valsts. Tad var būt tik droši. Un ja šī tauta var būt tikai droša arī tikai tad, pats galvenais, ka viņi zina vēsturi. Ja vēsturi viņi nezina, tad viņi nevar būt drošībā. Jo vēstures patiesā vēsture tikai apvieno tautu. Meli, kas šobrīd ne tikai pie mums notiek, tieši ceļ. Un tad iznāk tā, ka mēs esam sašķelti. Viens velk uz vienu pusi, otrs uz otru pusi. Bet to jau šī vara to vien dara. Viņi piespēlē mums problēmas, vieni par, otru pret. Trešie atturās, 3 daļās jau. Un kā tu zini, Saeimas balsojumos, lielākā daļa nozīmīgos balsojumos visu laiku atturās. Es uzskatu, ka tas vispār ir kaut kāds krimināls. Jā, tā tas notiek, jā. Kā var atturēties, tas nozīmē, ja mums tevi... Sigurds Frīķis vienmēr atgādina, viņš saka, cilvēki iepazīties ar Overtonu logiem. Kā cilvēki tiek apmauti, kā tiek faktiski zombēti, lai domātu savādāk, lai pieļaut gan šīs perversijas, lai pieļaut
nelietības, lai pieļautu šos varmācības aktus, kas notiek pret tautu, izdodot tādus likumus galīgi nepieņemams un kur nav loģiskā domāšana, kur nav piedalīsies. Overton logi. Nu, cik cilvēki zina to? Vispār fenomenāli jau ir tas, ka runājot patiesību par faktiem, tūlīt jau rodas cilvēki, ko jūs tur klausieties viņā? Tā taču ir sazvērestības teorija. Lūk tā, patiesība nevar runāt. Mums momentā tiek nomākts ar sazvērestības teoriju. Bet tas jau ir zināms, lai diskreditētu. Un ir lēticīgie, kas tam tic. Aivar, lai diskreditētu kādu teoriju, viņa ir jānosauc par sazvērestības teoriju. Un viņa ir jādiskreditē. Īpaši jau uzreiz akadēmiskajā līmenī. Un šos te pārdomu grupējumus, kuri nepakļaujās un kuri izvirza dažādas teorijas, kāpēc tas tā notiek, kas to uzspiež, viņi tiek nosaukti par margināļiem. Ja? Un patiesībā šie cilvēki tiek diskreditēti visos līmeņos, un viņiem vairs netiek dota zaļā gaisma. Piemēram, Harijs Tumans, profesors vēstures, kurš ir brīnišķīgs grāmatas uzrakstījis, un ir izcils speciālists grieķu romiešu vēsturē un kultūrā. Viņam pēdējos gadus, cik saprotams, vārds radio ir liegts, jo viņš taču, pirmkārt, viņa galvenā tēma, kas viņam sirdī tuva, ir cilvēku varonība un ideālisms. Tas, ko mēs redzam senajā Elādā un vēlākajās šajās te kultūrās reģionu, kam ir vajadzīgs varonīgums šobrīd. Un īpaši, kad Harijs pieslējās tai pusē, kura apjēdza šo te briesmīgo cilvēku maldināšanu vakcinācijas sakarā. Ar kādām tiesībām kāds var iejaukties mūsu ķermenī un mūs uzspiest kaut ko. Tas taču ir muļķim skaidrs, ka tur pamatā jau ir kaut kāds cits mērķis tam. Un Harijs automātiski ir pieskaitīts ar visu savu zinātnisko grādu un profesoru status margināļiem, tāpat kā Valdšteins, piemēram, Un šī te dubulta morāle, manuprāt, ja Padomju Savienībā visi zināja, visi smējās, kad parasti pirmie teikumi grāmatā bija, kā vēlējas lielais Ļeņins vai lēmusi tādā un tādā kongresā komunistiskā partija, tad šobrīd ir nodeva kaut kādam mistiskajam liberālismam un demokrātijai. Un kā mēs redzam, visbriesmīgākie noziegumi un cilvēku maldināšanas notiek tieši aiz demokrātijas vārda aizsega. Un tas ir tik interesanti, ka mēs no vienas diktatūras caur it kā kaut kādu tādu neparastu kapitālismu formu, kur tāpatās visi komunisti pirka īpašumus dārgākos, turpināja valdīt, pārvaldīt un joprojām to dara, atbalsta šo te mistisko it kā rietumu tagad uzspiesto diktatūru, kura arī velk viennozīmīgi komunismu virzienā, ne jau padomju sociālismu, bet jau konkrētā komunismu, jo tikai ļoti neinformētam cilvēkam varētu būt brīnums, ka mūs virza uz īpašumu absolūtu atņemšanu, uz arī algas likvidāciju kā tādas. Ko viņš sauc par jauno kārtību? Jā, tā ir jaunā pasaules kārtība, ko starp citu mūsu Ināra Mūrniece baltā kostīmiņā skaisti paziņoja 4. maija svētkos no Saimas tribīnes, un neesmu dzirdējusi, ka kāds vispār šo te momentu pārspriestu. Viņa apsveic visus ar jaunās pasaules kārtības iestāšanos.
Zem demokrātijas maskas. Zem demokrātijas un it kā... Un zem rietumu vērtību maskas. Jā, bet redzi, ka tās rietumu vērtības austrumos tieši tikpat ātri un vēl pat ātrāk tiek Rietumu iedzīvinātas. vērtības ir tādas, ka mums rīko praidus. Tas vēl nekas, bet, kā mēs zinām, šobrīd ir Stambulas konvencijas demokrātijas un cilvēktiesību aizsargā plānoti šie te visi starptautisko noziedzīgo, anormālo likumu uzspiešana un akceptēšana. Un, piemēram, Anta Rudzīte, jā. Kurā 90. gados bija kopā ar Berklau. Viņi dibinātājos bija, Latvijas Nacionālās neatkarības kustības dibinātājos. Jā, un viņa arī 90. gados izdeva tādas 4 brīnišķīgas grāmatiņas Latviju tautas dzīves ziņa. Un šobrīd, un tajos 90. Anta uzvarēja ar savu programmu tautas kultūras mācīšanai skolās. Jo otra lieta, par ko tu teici, lai tauta pastāvētu, ir ne tikai vēsture, bet arī kultūra. Jo kultūra ir, protams, tas ir nedalāms veselums, jo tauta ar savu kultūru cauri laikam ejot, rada un veidojās šīta vēsture. Ja, kā viņi ir šo te savu unikālo dievišķo patiesības tēlu, ko viņi ir noformulējusi caur savu valodu, izkristalizējusi caur teiksmu tēliem, mēģina nosargāt. Un kā viņai klājas caur šiem vēstures laiku griežiem, un tā ir tā vēsture, bet kultūra, tas ir viss, tas ētiskais morālais pamats, kas vispār satversmē mūs kā latviešus, kas ir mūsu valoda. Un Anta Rudzīte arī šobrīd ministrijā iesniedza izstrādātu ļoti labu visaptverošu programmu skolām, lai cauri visiem priekšmetiem no 1. līdz 8. klasē integrētu mūsu tautas kultūru. Jā. Un kā tu domā, vai ministrijai, kura teica, jā, rakstiet, tad, kad programma ir gatava un nodrukāta, tad ministre norīko tikšanos ar Antu, bet neierodas, ministre slēpjās un tā tālāk. Un izglītības ministrijā jau ļaudis ir pateikuši viennozīmīgi, ka neviens tādu programmu šobrīd ne tuvu nelaidīs skolu programmām, jo taču kā tad tas genderisms tagad ies kopā ar latviešu tautas tikumu? Un kā mēs redzam, tā dubulta morāle, kurā mēs šobrīd esam, ir vienkārši augusi, burtiski briedusi, kā uz rauga vai želantīna bāzes mīkla, pat šiem 33 baigajiem gadiem, kas cilvēkus ir aptaurējusi. Jā, tik tālu, ka jaunieši vispār, paskaties, taču visi sēž telefonos ielīduši, neviens ne ar vienu nerunā. Ja? Jā. Kā viņi var vispār kaut ko zināt, kaut ko izprast, ja skolotāji ir tādi paši nobijušies? Ja tagad būs tas projekts, kas ir paredzēts, ka visiem algu izmaksās tikai uz elektronisko maciņu, vai tad šie skolotāji, kuriem principā nav nekādu uzkrājumu, un nomenklatūras darbinieki, un ministriju ierēģi, kur ir drausmīgā skaitā, vai tad viņi būs gatavi iet par ideju? Cik es zinu, tajā konferencē bija dažas sadaļas attiecībā uz tautas ideālismu, ka tikai viņš var izvest cauri visām nelaimēm, okupācijām. Bez ideālismu nav tautas, jā. Materiālisms iznīcina tautas. Jā, un redz, šīs rietumu vērtības, viņas principā ir ļoti materiālistiskas. Protams, ka arī... Mums jau ideālisms vispār nekur netiek apskatīts. Jā, arī Padomju Savienībā tas ideālisms bija muļķa tautai, kam bija māksla tautai.
Un pārējiem nomenklatūra darbiniekiem, viņiem jau toreiz bija tas komunisms, uz kurien mūs veda, vai ne? Un viņiem bija dārgākās lietas, specveikali. Šobrīd nav tā, bet šobrīd nav arī vajadzība, ja? Jo it kā ir demokrātija, brīvība, It kā pareizi. aiz kadra ir tie ļaudis, kas visu fīrē, tad ir kaut kādas valdības, kuras pakļaujās un kuras tiek izvēlētas pēc, acīm redzot, tādu teatrālu principa, ko ļoti veiksmīgi un precīzi aprakstīja Ruslāns Straķis vienā no saviem rudens raidījumiem, kurā viņš noformulēja un izplatīja 9 tēzes, kādā veidā tiek pārvaldīta Latvija, kam pieder Latvija un tā tālāk. Un viņš solīja izvērst katru no šīm tēzēm atsevišķā raidījumā. Tās tēzes izskatījās stipri pēc patiesības. Bija konstatēts fakts, zinātnieki ir atzinuši, ka jebkuras tautas augstākais kultūras sasniegums ir sava valsts. Šobrīd mums savas valsts nav. Tātad mums ir kas? Kultūras pagrimums. Tā, kā tu saki, nav ideālisma. Un bez ideālisma nav kultūras. Tas, kas tagad notiek, visādi balagānu raidījumi, tā nav kultūra. Es jau saku, ka dubulta morāla ir visā. No vienas puses viņi ir gatavi visu sabiedrību maldināt un tikai, lai parakstītu to Stambulas konvenciju, kur it kā tas oficiālais redzamais iemesls ir sieviešu tiesības aizstāvības. Bet tā pašā laikā katru dienu pa televizoru, visās programmās ir tikai vardarbība, slepkavības, rupības, un tas viss tiek rādīts šos visus gadus. Labi, tur atšķaida ar kaut kādiem meksikāņu vai turku seriāliem, ko vecstantes skatās, jo viņam jau nav pat naudiņas aiziet īsti ne uz teātriem, ne uz koncertiem. Un tā viņas vada šīs dienas, lai nomierinātu katru šo sabiedrības slāni, tiek radīti savi mehānismi, jauniešus debilizē vienā veidā, vecus cilvēkus citā, un vidējo paudzi iejūdas tādos darbos, tādā skrējienā, ka viņiem jau nav ne iespējas, ne laika iedziļināties visās šais tēmās, ko mēs skaram. Varbūt mēs esam ieskicējuši principu par šo te konferenci tālāk, kādēļ vara nav leģitīma, kādēļ viss notiek tā. Varbūt mēs turpināsim pie apaļā galda, jo dodamies tagad pie Antona Mikosa. Pastāst, kas ir Antons Mikos? Antons Mikos ir jaunpilsonis, viņš ieguva pilsonību, bet viņš bija arī pilsoņu kongresa darboties veigas cilvēks, pilsoņu kongresā piedalījās pie reģistrācijas. Viņš to pats arī pastāstīs, jo viņš, bija ciešā kontaktā ar visu pilsoņu kongresu. Ko nozīmē jaunpilsonis? Tāpēc, ka viņš bija pēc tautības polis un bija tajā laikā viņam nebija Latvijas pilsonība, tajā laikā viņš bija ieceļotājs, bet viņš ir pārliecināts nacionālists šobrīd. Viņš identificē sevi pilnībā ar latviešiem un iekļāvies mūsu tautā. Pilnīgā, jā. Tas ir normāli, ja tu pārcēlies uz kādu citu valsti, tad tur pieņem tās valsts kultūru un kārtību, kādā tur ir. Diemžēl mēs to nevaram novērot šeit ar šiem iebrucējiem. Kuri nav izraidīti un nav veikta deokupācija, kuru Saeima pieņēma. Un savu lojalitāti viņi, apgāž ar to, ka viņi dod zvērast it kā satversmē un tādā pašā laikā parakstās par otru valodu. 273,000 nobalso, ka vajag otru valodu. Lielākais Aivar noziegums, ka to vispār pieļāva, to referendumu, un tie ir mūsu. Jā, bet tā atkal tas ir pēc viņu spēles noteikumiem. Protams. Tā ir viņu lielā spēle, un tas atkal ir tikai tāpēc, lai mūs likvidētu, kā Latvijas
Kā latviešu tautu, jā, protams. Kultūra apspiest. Jo pēdējais moments, ko es iezīmēšu, ir tas, ka mums nevajadzētu jaukt šo te globālo politiku ar globāliem uzstādījumiem un kas ir vērsts pret visām tautām, jo tā ir kā tāda šļūdoņa lavīna, kura nāk, vēl tikai sāk nākt pār mums visiem. Bet otrs jautājums ir šī te neveiktā deokupācija un šis te noziegums pret latviešu tautu, ka mums tagad mēģina iestāstīt, ka ir kaut kāda Latvijas tauta kopā ar okupantiem. Un ka ir kaut kāda, reāli ir izveidot divkopienu valsts, kaut kāda krieviski runājošie, ja, kur ir ieklīdeņi ekonomiskie migranti, gan arī militāristu atvases un tā tālāk. Un viņi netika izraidīti, un šobrīd, var teikt, viņu rokās ir lielākā daļa ekonomikas, ar viņiem sadarbojas mūsu varneši, viņi ir kompaņoni, un kad Levitam vienreiz uzdeva jautājumu, kādēļ tad nevar veikt deokupāciju, es domāju, viņš ļoti godīgi pateica, jo viņiem šeit pārāk daudz piedara. Kā jūs domājat, latvieši, vai mums ir cerība ar savu mazo naudiņu, ar saviem, ar drausmīgo demogrāfiju un nodevīgo valdību vispār sagaidīt nākošos 33 gadus, lai arī izveidot konferenci par latviešu tautas izredzēm. Bet turpinam pie Antona.